Sveiki! Tātad 23. septembrī 8. vakarā kā parasti būs tiešraide Mīķeļa Mabona svinēšanai, meditācija. Kā parasti, drusku mazāk par stundu gara, ar visu sākumu beigām meditācija jau sanāk mazāk. Tātad tiekamies tiešsaistē, var pievienoties jebkurš, var izmantot vēlāk, citā dienā, līdz pat 29. septembrim, var izmantot nākamgad. Šis gan ir tas gadījums ļoti retais, kad īstenībā Mabons iekrīt 22. kas ir pirmdiena, un tā ir arī mana dzimšanas diena, kuru es svinēšu, un tādēļ šajā vakarā es nevēlos vadīt šo pasākumu. Es atceros to brīdi, kad uzzināju, ka nevienmēr 23. ir tātad šī rudens ekvinokcija, un es reiz devos internetā skatīties, vai gadījumā es neesmu tomēr piedzimusi tieši rudens ekvinokcijā. Diemžēl 85. gadā tas bija kā parasti, 23. ir visstabilākais datums no visiem saulgriežiem, saulstāvjiem ekvinokcijām. Tātad gandrīz vienmēr 23. dažreiz 22. kā šajā gadā, bet ne 85. gadā. Es kļūšu 40 gadus veca, kas man diegskola daudz nenozīmēja, varbūt līdz vakardienai, aizvakardienai, kas pēkšņi saka domāt, ka tas kaut kā ļoti dīvaini tomēr skan. Reāli vienkārši dīvaini skan. Tas arī viss. Es neko īpaši tā kā par to nedomāju, bet niekurā gadījumā, jā. Esmu dzimusi ļoti tuvu ekvinokcijai, un šajā reizē mana dzimšanas diena iekrīt ekvinokcijā, tā ka tiekamies dienu vēlāk.